Kāds saimnieks vārdā Jānis Griķis, bija niknas sievas nagos kritis, tā bieži tam pa kaklu jauc un niknā balsī virsū sauc, tā bieži tam pa kaklu jauc un niknā balsī virsū sauc. Ei, tu, kusties, es tā nedomā, tev kas nelabs paromā! Tā pagāja gadi 5,5, bet sieva plūkties nepiekus. Vīrs sievai teic, man apnicis, es labāk justos nomiris. Vīrs sievai teic, man apnicis, es labāk justos nomiris. Viņš kraujas malā nostājās, virs atvarā, kas vārījās, un sievai teic, Būt vieglā gan, ja striķiem rokas sasiet man, un sievai teic, būt vieglā gan, ja striķiem rokas sasiet man. Un kad tā smaidot, paklausā, vīrs dveš man kājas, neklausā. Viņš sievai teic, būt vieglā gan, ja atvarātu iegrūst man. Viņš sievai teic, būt vieglā gan, ja atvarātu iegrūst man. Tad sieva kalnā uzrāpās, un lejā nākoties skrienās, bet pirms tā vīram pieskarās, viņš veikli sāņus palecās, bet pirms tā vīram pieskarās, viņš veikli sāņus palecās. Ei, tu, kusties, es tā nedomā, tev kas nelabs padomā! Ak, mīļo sieviņ, es labprāt no slapjas nāves tevi glābt. Tur tiešām jāraud, nav ko smiet, kam dēļ man rokas ejiet, ja tur tiešām jāraud, nav ko smiet, kam dēļ man rokas ejiet.